Ko atnesīs, redzēsim, bet man no šī projekta sanāk, šī ir pirmā epizode, un mums sanāk, kuras sezona 4. Tūlīt ieskriešu arī YouTube un apskatīsimies, kura tad ir tā sezona. Jā, mēģināju īstenībā pirms Ziemassvētkiem, pirms jaunā gada ierakstīt dažas epizodes un dažus video, bet tika ierakstīta īstenībā, jā, tā ir mums 4. sezona, pirmā epizode, un šodien mums ir kurš 7. janvāris, ja? 7. janvāris, un šodien nerunāšu par laikam drošības sistēmām, kaut gan darbs jau sāksies, pa lielam rītā. Ir jau pirmie servisi, kas jātaisa, un īstenībā gada sākums, tāpat kā gada beigas, ir vienmēr aizņemtas. Vasara ir klusāka, vismaz pēdējos pāris gadus. Vasara ir klusāka, kas ir no vienas puses labi, var pabraukāt apkārt un atpūsties, bet no otras puses tas ir slikti, jo vasarā vislabākais laiks, kad instalēt drošības sistēmu, ir īpaši kameras, kad jāstrādā daudz ārā, jāvelk vadi un jāliek kameras un tā tālāk. Bet jā, šodien nebūs par kamerām, šodien būs par laikam plāniem. Cerams, šie plāni izpildīsies šajā jaunajā gadā, jo es jau īstenībā mēģināju pagājušajā gadā, bet nesanāca mazliet, jo bija arī aizņemts gads un bija šādas tādas lietas, kas bija jādara. Kaut gan īstenībā bija interesants laiks un savā veidā arī daudz stresa, jo tika veidoti pasākumi un projekti un darbi un vispārējais. Bet jā, šogad mēģināšu varbūt pafilmēt vairāk tieši aizkadrus tām lietām, ko es daru pa starpām, kas nav saistīts īstenībā ar drošības sistēmu. Tā kā šis pirmais video būs, es iesitu pa galdu un kamera nokritījās. Jā, šis video īstenībā nebūs montēts, griesa vai kaut ko. Jūs redzat, kvalitāte ir mazliet atšķirās, un kvalitāte atšķirās tikai tāpēc, ka es tūlīt uztaisīšu bildi ar šo telefonu un parādīšu jums, kāpēc kvalitāte atšķirās. Jo kvalitāte atšķirās, jo es šo visu filmēju uz šīs vecās kameras. Jā. Kāpēc uz vecās? Tāpēc, ka gribās pamēģināt šo jauno formātu, kas ir Mini DV. Varbūt kāds atcerās no 90. 2000. Gadu sākumiem, kad visi staigā ar kamerām un filmēja un izmantoja mazās kasetes. Man pa rokai nav, bet ir kaut kādas šur tur. Tāpēc es gribu izmantot šo formātu, jo īstenībā tas nav digitālais formāts, tas ir analogais formāts. Esmu pieslēdzis mikrofonu, cerams, ka es noklausīšos un cerams, ka skaņa būs ok, jo īstenībā jau iebūvētais mikrofons ir stereo un šī ir Sony kamera. Un man tādu visādu gadžetu ir daudz. Un vienmēr gribējās ierakstīt īstenībā un paskatīties, kā ir, izmantojot analogo formātu, digitālajā vidē, teiksim tā. Šo man būs jākonvertē. Un īstenībā tāpēc runa arī būs šodien par analogā, teiksim tā, video formāta un vispār audio formāta digitalizēšana digitālajā variantā. Tas vārds arī visu paskaidro. Un jā, es piedāvāju arī digitalizēt, kā viņi tur vienalga to vārdu izrunāt, ja, es gan jau, nezinu, es nelikšu, varbūt es likšu kaut kur šeit to vārdu, ja, kur es nevaru izrunāt. Tā kā, jā, es arī gribu pastāstīt par šo visu digitalizāciju un tā tālāk, kā analogo video un audio, un arī man ir par rokai kasetes, arī šīs, vai jūs atceraties, mēs klausījāmies visi mūziku, un rakstījām iekšā lietas. Es arī, kad biju maziņš īstenībā, mums bija šie playeri un vispārējais un atskaņotāji, kur es rakstīju, teiksim tā, savu radio. Man gadi 8, laikam bija
kaut kā, 8, 7 varbūt vairāk. Iedomājos, ka esmu DJs radio un rakstu iekšā savus raidījumus un mūziku. Un īstenībā es arī nesen atcerējos par Prāta vētru, jo tā es arī uzzināju par Prāta vētru, un pirmo gabalu es ierakstīju kasetē no radio, kad es, teiksim tā, iedomājos, ka esmu radio DJs, un tas bija mans, laikam, pirmais gabals, kas tika vispār ierakstīts audio kasetē, un tā bija Prāta vētras dziesma. Manas mājas tava azotē, kā viņa saucās kaut kā tā, ja? Un es īstenībā piedāvāju arī, cilvēkiem ierakstīt, bet konvertēt no analoga uz digitālo kastes. Atcerieties, vajadzēja vai nu ar pirkstu, vai nu ar pildspalvu šo visu pārtīt. Tā tas viss notika, un var uztaisīt MP3 failus no jūsu ierakstiem. Varbūt, ja jums ir ieraksti, kur kaut kādas sarunas, intervijas, vai bērni ir runājuši kaut ko, un ir vajadzīgi to visu konvertēt digitālajā formātā. To es daru. Ko vēl es daru, visus VHS, lielās videokasetes, Mini DV, High 8, Video 8, Digital 8, tas arī no kasetēm, tas arī ir Sony formāts, un VHS-C, tas ir drusku lielākas kasetes, videokasetes arī tas viss notiek. Un tāpēc īstenībā šogad es gribu šo visu pavirzīt vairāk. Pagājušajā gadā es fokusējos uz biļešu tirdzniecību, kas ir biļetes.co.uk. Tas ir biļešu tirdzniecības platforma latviešu pasākumiem šeit Lielbritānijā, jeb vispār apvienotajā karalistē. Un tā kā, ja tu esi apvienotā karalistē un rīko pasākumus, droši sazinies. Es šo platformu jau īstenībā vairāk nekā pusotru gadu vadu un esmu izveidojis, un īstenībā kādu pusgadu vairāk tika testēts viss, un sarunās ar visiem, tiem cilvēkiem, ar kuriem es strādāju, un tie cilvēki, kuri izvēlēja šo platformu, palīdzēt, virzīt, testēt, jo, protams, vajadzīgi pasākumi un pasākuma organizatori, kuri ar mieru iztestēt tavu sistēmu un, palīdzēt viņu izveidot, lai viņa ir labāka. Un paldies visiem tiem, kuri no sākuma noticēja šai idejai, un mums tagad jau ir vairāk nekā pusotras gads šai platformai. Kaut gan es šo platformu sāku jau 18. 19. gadā tālajā, jo es gribēju izveidot platformu, es to arī izdarīju, bet tad sākās Covid un visas pārējās lietas, un tā viņa tika aiztaisīta ciet. Bet tad pēc Covid un visā pārējā, kad es atgriezos atpakaļ, teiksim tā, šajās visās lietās, es atcerējos, ka vajadzētu palaist to platformu atpakaļ, un biļetes.co.uk tika izveidotas. Kāpēc es tas tautā, varbūt kāds domā, ka es te noliecies, jo man tālu diezgan ir tripods, statīvs, un ideja ienāca tagad ātri, kamēr es gāju uz virtuvi īstenību un domāju, ņemu kameru, lieku iekšā mikrofonu un iztestēju. Es nezinu, kā būs vispār to skaņu, un tāpēc es neizmantoju tripodu, es vienkārši uzliku, teiksim tā, kameru uz tumbas, un rakstu. Par biļetēm.co.uk, tas ir platformā latviešu pasākumiem šeit, apvienotajā karalistē, gribi tirgot, droši sazinies, jo kāpēc es gribēju to izveidot? Es gribēju izveidot viņu, lai pasākuma organizatoriem ir lētāk, kur tirgot savas biļetes, jo visi šie lielie websaiti, viņiem ir sava komisija. Protams, mums arī ir komisija, bet ļoti maziņa, kas īstenībā vairāk vai mazāk nosēc tikai to transaction fee un palīdz uzturēt to platformu, tur baigi daudz nav. Jo es nezinu, jo
tās visas platformas lielas, kas tirgo biļetes, viņi baigi krucī tur ar to visu fee un pārējiem procentiem tā tālāk, un es gribēju izveidot kaut ko mazāku, lai tie pasākumu organizatori, kas rīko pa tos pasākumus, lai viņi arī nopelna to naudu, ko viņi grib, jo, biļetes struktūra, es domāju, ka nav jāskaidro īpaši pasākuma organizatoriem, jo viņiem ir iekšā ietverts viss, kas saistīts ar pasākumu, ja? Un, protams, es domāju, ka daudz arī grib nopelnīt kaut kādu mazumiņu, arī veidojot to pasākumu, lai viņiem arī tas laiks, ko viņi iegulda, ir, teiksim, tā atmaksāts. Un, ja tavu biļetes cena, teiksim, ir 20 mārciņas, ko tu arī ieliec 20 mārciņas, un teiksim, tā platforma paņem vēl kaut kādu procentu nost, tad tu nesaņem tās 20 mārciņas. Protams, tu vari uzcelt to lielāku cenu, bet atkal tā cena ir tas, ko es gribēju. Es gribēju, lai tie pasākumu organizatori to cenu tur mazāku, lai arī jums, kas apmeklē pasākumus, būtu lētāk apmeklēt tos pasākumus. Un redz, te ir tā win-win gan pasākuma organizatoriem, kuri saņem savas 20 mārciņas bez 50%, jo ir tas virsū uzlikt uz biļetes. Bet atkal tā biļete nav tik dārga, ka pasākuma apmeklētājs var atļauties nopirkt to biļeti. Nu, protams, cenas atšķiras un tā tālāk, bet ideja, es domāju, ka jūs saprotat par to pašu ideju, kāpēc tas tā tika izveidots. Un jā, biļetes.com.uk darbojas jau pusotru gadu, platforma ir ok, strādā, viss kārtībā, problēmu nav, varbūt kaut kādi uzlabojumi ir vajadzīgi, bet tas ir vajadzīgs vienmēr. Mans kameru biznes arī strādā ok. Nav, protams, tik aizņemts laiks, kā bija sākumos, ja? Bet toreiz cilvēki varēja atļauties vairāk. Ja? Notika brenda maiņa, par ko es vēl neesmu īstenībā paziņojis, tā, tas ir pirmais video, par kuru es runāšu, un es pirms Ziemassvētkiem īstenībā kādu laiciņu domāju par brendu, jo es, kad sāku Light for Your Electrics, tas bija pavisam kaut kas cits un cits plāns tam visam bija, un tāpēc es nosaucu to visu tā, bet cilvēkiem bija tāds, confusions, ja viņi nevar saprast, ko tieši es piedāvāju, jo, nosaukums ir viens, bet, teiksim, tā pakalpojums ir cits. Bet, tur stāsts ir mazliet ilgs, varbūt otrā epizodē vai kaut kādā trešajā izstāstīšu, tad redzēsim. Bet es nolēmu nomainīt brendu, pie kā es tagad arī strādāju, un jums ir iespēja redzēt pirmo logo šim brendam, kas saucās One F Security, jo mans projekts, ko es sāku 16. un 17. gadā, ja? Jo es, protams, filmēju un taisu intervijas, un es vienmēr liku zem saviem projektiem vai vārdiem tā tālāk, bet es gribēju uztaisīt brendu, un es uztaisīju brendu One Film Media, kas arī Facebookā tā saucās, One Film Media. Es gribu vienkārši ieskriet Facebookā, lai jums parādītu One F Media logo, jo One F Media logo ir tāds pats, jo es izmantoju to One F, jeb One Film šajā gadījumā, One Film Media, ja, kas saistīts ar filmēšanu, intervijām un vis tādām lietām, bildēšanu un, protams, šajā gadījumā arī digitalizāciju, ja, no analogā uz digitālo. Un tad es izdomāju, ka es nosaukšu savu, teiksim tā, home security, jeb mājas drošības kompāniju One F Security. Un izmantojot to One F, kas man ļoti baigi patīk, un tagad viņš saucās One F Security, jums ir drusku pārgriezt, jo, es nevaru, šis nav telefons, šī ir analogā videokamera, es nevaru pārgriezt bildi, tā, piespiežot uz podziņas. Kaut gan es domāju, ka tur ir iespējams uztaisīt flipu. Tā kā tas ir tādi jaunumi, ja, tā kā jauns brands, teiksim, ne jauns brands, bet brenda pārmaiņa, ja, nosaukuma maiņa, kas notiks šajā gadā, cerams, jo, ir sociālā tīkla jau uztaisīti, One F Security, protams, e-pasti un domēni un vispārējais tas nav, es vēl joprojām izmantoju veco Light for You, Light for Your Electrics, garais nosaukums, kas saku ir tāds confusions, bet tagad būs One F Security. Un tas notiks šā gada laika, cerams, biļetes.co.uk, kur ir biļešu tirzniecība, tas arī viss notiekās, un tagad arī One F Media piedāvā no analoga konvertēt uz digitālo formātu, jebkuru
jebkuru formātu, kas jums ir, vairāk vai mazāk. Visu, es negribu ar visu ņemties, bet šādas tādas lietas, tā kā var ieriet OneF Media mājaslapā, es arī updatetoju viņu, es tagad parādīšu atkal no telefona, viņi ir šeit, es updatetoju un ieliku arī, vēl nav īstenībā tur tā daudz kaut kas salikts, bet kaut kāda informācija jau ir tā kā onefmedia.uk. Var ieskriet iekšā un paskatīties. Tā kā īstenībā tas šajā epizodē laikam arī viss vienkārši tā paskaidrot, kas notiek un kādi plāni. Tā kā jūs noteikti redzēsiet vairāk, kā es strādāju ar jauno brendu, jeb jaunu nosaukumu kompānijas OneF Security. Es gribu arī izprintēt sev maičonus un hudijus un visu pārējo, kas man ir šobrīd Light for Your Electrics. Un sākt jau klientiem piedāvāt šo, teiksim tā, iepazīties ar šo nosaukumu. Un, protams, es saku biļetes.co.uk, ja? Tas arī notiek viss. Varbūt vairāk šajā gadā mēģināšu runāt par šām platformām un, protams, no analogā uz digitālo. Vai tā ir kasete, vai tas ir minidisks, starp citu, nav man te minidisks, bet es redzu, kas man ir. Es ieslēgšu viņu šo. Man ir šeit pie rokas atskaņotājs, un šis ir īstenībā, kas šeit ierakstīts. Tas ir royalty free audio, tā kā YouTube'am nevajadzētu būt pretenziju, bet cerams dzirdams. Jā. Tas ir, teiksim tā, piano music, kas ir no interneta, viņam nav copyrights, ja? Tas ir copyright free audio. Un ko es darīju? Es vienkārši klausījos, šitas tika ierakstīts uz lielā deka, teiksim tā, semi-professional viņš nav, bet kaut kāds, tāds diezgan laba kvalitāte. Un nebija uzlikts Dolby B. Noise reduction saucamais, un viņam ir tas, mēs visi esam pieraduši kas te dzirdēt to pss, ja, jo tā arī ir tā nostalģija, ja, pēc tā skaņas, laikam. Bet, uz labās, teiksim tā, audio sistēmas tos, ja, nevarēja dzirdēt, jo varēja uzspiest uz Dolby B vai C vai vienalga, kāds jums tur bija tas noise reductions, bet šis ir intervējamais lētais Sony variants, un šitā var dzirdēt. Un tāpēc gribēju paklausīties, kā ir, kad atskaņotas audio formātu, audio kasetes uz citiem playeriem. Un es dzirdu, tur ir tā skaņa, ja. Tā kā, es vienkārši testēju ierakstītājus, jo man ir vairākas tās audio atskaņotāji vai audio kasešu atskaņotāji, un katram ir savas funkcijas. Viņi visi ir no 90. gadiem, teiksim tā, pazīstami brendi, kā Pioneer, Kenwood, ja, un tā tālāk. Un vienkārši testēt tos formātus, kuri strādā un kurus vispār varu piedāvāt, jo to gadžetu ir daudz. Īstenībā plaši arī varētu, jo man ir plaši atskaņotāji daži. Visi strādā, es pats viņus īstenībā pats atjaunoju, nomainīju visas tās lietas, kas ir jānomaina. Vēl ir daži projekti stāv, protams, nav laiks. Jā, starp citu, šajā gadā laikam arī būs vairāk video, cerams, ne vairāk, bet būs kādi video, kur es mēģinu atjaunot vecos audio atskaņotājus šajā gadījumā, vai tas ir plašs atskaņotājs, vai kaut kāds radio vai pastiprinātais, vai audio kasešu atskaņotājs, kuriem, protams, vienmēr ir jāmaina tie belti, kā viņi skaitās, tās siksniņas, un man ir mazie šitie minikasešu atskaņotāji arī, starp citu arī minikasetes es varu konvertēt. Ja man arī tie ir, bet man ir daži, man ir Sony un vecais Panasonic, vēl tobrīd, laikam viņš saucās National, tas ir Japāņu kompānija vēl pirms nosauc viņu par Panasonicu,
laikam, ja es nešaubos. Un tiem jānomaina vienam siksniņa. Nu, vismaz man tā liekas, un Sony jāsalabo. Tā, ka tur ir daudz projekti, pie kuriem jāpieķērās klāt, jo daudz, kas ir sākts un atstāts, jo atkal, saku, darbi un ģimene, un atpūsties arī gribās kaut gan, pēdējā laikā nesanāca, kaut gan Ziemassvētku sanāca. Vairāk vēl tur bija savs stress. Jā, tā kā ir īstenībā daudz, es te ātri runāju un ātri stāstu, jo ideju ir daudz un projektu ir daudz īstenībā, un kas saistīts ar visu šo lietu. Un ne tikai, un, protams, arī darbojoties LPAK, jeb Latviešu pārstāvniecībā apvienotajā karalistē, kas saistīts ar latviešu diasporu, es ceru, arī tur sanāks kaut ko pafilmēt. Bet paldies, ka noskatījās šīs 20 minūtes. Cerams, ka kaut kas sanāca, un cerams, ka es šo publicēju. Ja tu redzi to visu, paldies, ka noskatījies, un tad sanāk, ka es esmu publicējis sezonu 4, no sezonas 4 pirmo epizodi. Laimīgo jaunu gadu!